Brīvostas pārvaldes prioritātēm ir sekmēt sabiedrības kopējo labklājību caur atbildīgu biznesa praksi, īpaši jāuzsver Rīgas ostas partneru nozīmi gan nozares attīstībā, gan Rīgas ostas izaugsmē. 19. gadsimta vidū Krievijas cars Aleksandrs II ar priedz baļķiem un laukakameņu kraumiem uzsāka Ķīpsalas krasta nostiprināšanu. Aizdītajā vasarā Rīgas brīvostas pārvalde veids šo krastu atjaunošanu, promenādes izbūvu, tādējādi apliecinot savu pietāti un cieņu pret kultūru vēsturisko pieminekli Ķīpsalas Daugavas piekrasti. Starp Daugavas pamatgultni un Ķīpsalu vēsturiski ir izveidojusies ūdens akvatorija daļa, ko no vienas puses ierobežo balasta dambis, bet no otras puses CDE dambis. Patreiz viss notiek vēl tā eksperimenta līmenī, teiksim, tā pludmale, kas ir atklāta. Ja? Tas ir tikai eksperiments. Mēs redzam, ka izdevies cilvēki, ja to izmanto un izmanto aktīvi, un tas nozīmē, ka nākamgad mēs turpināsim attīstīt. Būs vairāk visā, teiksim, mēs runājam par beņķiem, bērnu laukumiem un tā tālāk. Plus mums vajadzēs vēl pievest smilti taisturī, tad tur pielikt, lai viss būtu tā, teiksim, tā drošāk šeit, jahtu piestātnē, plus paralēli šeit bērni varēs nodarboties. Plus šeit tieši šim konstrukcijam mēs izvietosim jau pastāvīgu pašvaldības policistu un glābēju posteni. Tāpat kā Lucavsā, lai tas viss būtu pieskātīts, lai būtu pilnīgi jau droši. Šīs konstrukcijas patreiz tas savienojums ir izlaicīgs ar balas dambi, jo tas nepatīk vietējiem iedzīvotājiem un nav problēma. Līdz ar to ostā saviedīs karti būtu to CDE dambi. Un uz jahta, uz šīm piestātnēm varēs nokļūt no attiecīgi pludmale, dambis un tad šeit. Tieši Ķīpsalā vēsturiski norisinājusies visaktīvākā ostas kravu apstrāde. Par to liecina arī ielu nosaukumi – Ģipša iela, Ēnkura iela, Ogļu iela, Tīklu iela un citas. Ķīpsalas Daugavas piekraste ir iekļauta kultūrvēstures pieminekļu sarakstā. Ķīpsalas krasta sakārtošana un pilnveidošana tā vēsturiskajā veidolā ir Rīgas brīvostas ieguldījums pilsētas uzpošanā, gatavojoties nozīmīgajam 2014. gadam, kad Rīga oficiāli kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Osta un pilsēta ir viena no otras neatņemamas sastāvdaļas. Mēs esam kā labi kaimiņi, pie kā vienmēr var griezties pēc palīdzības un atbalsta. Šī jaunā jahtu osta pie Ķīpsalas lieliski papildina rīdznieku iespējas atpūsties pie ūdens. Akvatorija dziļums šeit Daugavas kreisajā krastā gandrīz pilnībā nodrošina visu klašu jahtu un mazo burkuģīšu iegrims prasības. Rīgai cauri plūst Daugava, taču pilsēta tikai pēdējo gadu laikā sākus izmantot tās iespējas, ko sniedz plašās un ērti pieejamās upes krastmalu zonas. Ir izveidota labiekārtota atpūtas vieta Lucavsalā, rekonstruēta spīķeru zona un Daugavas promenāde starp salu un dzelzceļa tiltiem. Rīdznieki atzinīgi novērtē arī pludmali Ķīpsalā. Nākamais solis – mūsdienīgas labiekārtotas jahtu ostas izveide, kas papildinās iedzīvotāju iespējas atpūsties pie ūdens. Jahtu osta būs viens no modernākajiem šāda tipa objektiem Eiropā. Tā izveidota no peldošiem pontonu elementiem, kuros iestrādātas arī ūdens apgādes un kanalizācijas savākšanas iespējas. Tas nozīmē, ka tieši uz piestātnes darbosies gan tualetes un dušas, kā arī jahtām būs iespēja utilizēt uzkrātos kanalizācijas ūdeņus. Tas ir vēl viens solis uz Daugavas un Baltijas jūras ūdens kvalitātes uzlabošanu. Jahtu ostā biedrība Pilsētas jahtklubs aizdītajā vasarā uzsāka bērnu apmācību burāšanas sportā. Pilsētas jahtklubs šo mērķu nodrošināšanā iegādājusies 5 jaunas iesācēju buru laivas Optimists. Tas no vienas puses ir jautājums par tiem bērniem, kas topošie burātāji, lai pēc 8 gadiem, ja mums atkal būs regāti, mums jau būtu vairāk sagatavoti vietiem uz skatbētiem. Atsauksies arī iespēja vienkārši parastam rīdzniekam izdarīt, pamēģināt, pēc tam iet tālāk atpūsties. Līdz šim Rīgā bērniem mācīties burāt bija iespējas tikai Mangaļsalā un Ķīšezerā. Rīgas jahtklubs atrodas daudz izdevīgākā vietā, kā arī jau projektēšanas stadijā tajā ieplānots un izbūvēts celiņš, kas piemērots tieši bērniem un mazajām buru laivām. Rīgas brīvostas pārvalde jahtkluba infrastruktūru bērnu apmācībai nodod lietošanā bez maksas. Man patīk visvairāk izgudrojumus taisīt. Izgudrojumi varētu būt tādi vai neuztaisa buru vai to pašu buru laiviņu. Ines Romānes dēls ar burāšanu saslimis šķiet no pirmā acu uzmetiena. Ļoti labi, ka bērniem ir ko darīt un tāda iespēja tikai pozitīvi vērtēju.
Viņam interesē. Mēs bijām arī, kad Rīgā bija burinieki skatīties un izbrauca viņš arī ar airu laivu un ar to airu laivu pēc tā brauciena arī saslima ar to. Lai izvēlas dzīvē to, kas patīk. Kapteinis jau nav tā sliktākā lieta. Biedrības pilsētas jahtklubs komandors Jānis Grīslis uzsver, ka burusports Latvijā kļūst arvien populārāks, taču vēl nav izveidojušās burāšanas tradīcijas. Tāpēc biedrība pilsētas jahtklubs, aktualizējot bērnu apmācību, liek pamatu spēcīgākām Latvijas burāšanas tradīcijām. Burāšanas skolu bērniem, tas, kas šeit tagad ir redzams un kas notiek, tas ir pasākums, kas ir domāts īstenībā visiem pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir vēlme kaut kāda paskatīties uz šo ūdeni un bērnus atvest, pamēģināt. Bērnu trenerei ir 2 olimpisko spēļu dalībniece, Latvijas burātāja Vita Matīse. Es to redzu, kad varētu attīstīties bērnu burāšanas skola ar tradīcijām un kad mums izdotos piesaistīt talantīgus un darboties gribošus jauniešus un kad atrast arī atbalstītājus tā, lai mēs varētu būt īsta sporta skola. Man patīk braukt laivā, stūrēt un ļoti gribu, lai būtu vējš. Šitas ir pirmais solis, kā jūs redzat, man ir vēl striķis rokā, jā, lai bērniem ir galīgi droši, ka viņi nekur tālu nevar aizpeldēt un ir tā drošības sajūta, jo tas mums ir tāds pats galvenais, lai viņi pirmā reizē nenobīstās un nāk vēl pie mums. Par treniņiem. Skaitļi viens bērni var uz ūdens 3 stundas izturēt, kamēr to uzmanību koncentrē. Bērni var sākt, ieteicams ir no 8 gadu līdz 15, 16 uz šāda tipa laivām. Pēc tam jau pāriet uz lielākām. Var mēģināt arī 5, 6 gadīgas vest, bet tur tad jau pirmā nodarbība jau parāda, vai tam bērnam pašam ir tā interese, vai viņi var noturēt. Principā var nākt jebkurš bērns, galvenais ir tā griba darboties un tas, kad vēlme darboties un pacietība, jo burāšana jau nav tikai pati burāšana. Ļoti daudz darbs ar inventāru, jāmācās tur striķis iet un jāmācās kaut kas piešpahtelēt, ja pats ieskrien kādā steķītī. Ja? Tas viss ir puikiem pašiem jādara, pašiem bērniem jādara, arī meitenes to dara. Jā. Nav tā, ka kāds tur skrien no pakaļas un taisa jahtu viņiem. Nē, pašiem viss ir jādara un tas prasa pacietību un ņemšanos. Tas, kas to var, tas to dara. Es domāju, kas saslims, tas nevar izārstēties no burāšanas.